Jūs zināt, jūs arī droši vien kādreiz esat parakstījušies kādas vēstules galā sirsnībā Jānis, sirsnībā Anna. Nu, lūk, tātad es arī par to drusciņu palasīšu. Sirsnībā Valdis, sirsnībā Anita. Rakstīts daudz papīra vēstuļu personiski e-pasta noslēgumā, un lasītājs uzzinājis vēstules saturu, apaļā sirdsvārdu būtībā iedziļinājis tikpat maz, cik citās līdzīgās pieklājības frāzēs, piemēram, cieņā, labu dienu vēlot, kādreiz pat agresīvajā, cerot uz drīzu atbildi. Kāds gan interesanti varētu izskatīties cilvēks, kurš savas vēstules beigās kaut ko sirsnībā vēl? Japāniskā precizitātē tieši cik sirsnīgs viņš ir. Ar smaidu un pievērtām acīm kā šības kucēns vai viegli mainīgā voltāžā viļņojošu sirdi, steidzīgi trīcošā biklumā nobučojas vēstuļu papīru, apķēris datoru, pēc vēstules nosūtīšanas vieglā dejā vismaz savās iedomās izvirpuļojas telpu. Es apguļos gultā un caur neironu savienojumu atmiņu ieelpoju oktobra izskaņas vakaru. Kritušo mitro papeļu lapu trūdu saldumu kopā ar tālā mazdārziņā gruzdošu ugunskura darbotās latākies šiku. Esmu aizķēries 86. Daugavgrīvas ielas stadiona malā, pilnu krūti elpojot tumšzilu rudens tumsu, ar rokā pacelt koši sarkanu man nezinām dekoratīvu koku lapu. Te es jūtos droši. Gadu Baltijā nogrieznī slidotavā līdzās stadionam, reiz vien apdauzījos līdz Alpas trūkumam un uz ļurkanējām padomju vīriešu slidām, bet ar lapu trūdu smaržu, balto dekoratīvo loku krūmu ieskauts, jūtos droši. Puika tajā mirklī ir pilns sirsnības. Cik bieži jūs esat sirsnīgi, vai vismaz sakat, ka esat sirsnīgi? Man tas vienmēr ļoti licies interesanti, kas ir šī te sirsnība. Šeit es vienkārši apceru par to, kas ir sirsnība.